Nepieteikta vizīte beidzas ar šāvieniem. Mums ir ātrā palīdzība ceļā. Labi. Džeremī, kur ir šaujamie rocis? Džeremī! Vai tas ir cauri un cauri? Jā, caur pārsegu. Palīdzi man. Kamēr upuris cīnās par dzīvību, šāvējs atklāja detaļu, kuru detektīvi nevar ignorēt. Es esmu stāvoklī. Cēlies kājās. Pārstāj asiņot, atkāpies. Pārstāj asiņot, mīļais. Jeremijs. Es tik ļoti uztraucos. Vai viņš mirs? Es nedomāju, ka viņš mirs. Tu nedomā, ka viņš mirs? Mēs izpētām, kas patiesībā notika šajā mājā, kas noveda pie letāla konflikta. Ak, mans dievs, ak, mans dievs, nē. Nē, es esmu Elizabete Milmere un laipni lūdzam raidījumā Female Criminals. Atēnas, Džordžija. Tur mēs iepazīstam šīs nedēļas noziedznieci Heteri Nikolu Makolu. Dzimusi 1998. gadā, Hetere visu savu dzīvi ir dzīvojusi Džordžijas štatā, ko dēvē par Persiku štatu. Sociālajos tīklos viņa sevi dēvē par brīvu garu, čigāna dvēseli. Viņas mīļākie citāti ir: dzīvo ātri, mirsti jauns, esi brīvs un izklaidējies. Līdz 2024 gadam viņa ir attiecībās, kas izmainīs visu viņas pasauli. Viņas drauga vārds ir Jeremijs Tyrons Hovards. 31 gada vecumā viņš, kā ziņots, saskārās ar grūtībām savā dzīvē, galvenokārt cīnoties ar atkarību no narkotikām. Neskatoties uz to, Jeremijs un Hetere iemīlas viens otrā. Taču viņu vairāku mēnešu ilgās attiecības ir pilnas ar kāpumiem un kritumiem, šķiršanām un salapšanām. Pēc Jeremija ģimenes teiktā, viņš bija uz ceļa sākt jaunu dzīvi. Viņš ir apņēmies iet pareizo ceļu. Un tas ir tāpēc, ka Hetere ir stāvoklī ar viņu pirmo bērnu. Taču pat gaidot jaunu prieka avotu, kāpumi un kritumi turpinās. Līdz 2024 gada 12. jūnijam abi šķietami ir izšķīrušies. Hetere saka, ka Jeremijs viņu ir krāpis un viņa nevēlas ar viņu neko kopīgu. Taču Jeremijs joprojām negaidīti un bez uzaicinājuma ierodas pie Heteres. Drīz pēc tam sākas apšaude, un viens šāviens izmaina abu dzīves gaitu. Hei, kur ir ierocis? Kundze, kur ir ierocis? Labi, mēs tūlīt apskatīsim. Kur ir šaujamierocis? Nē, palieciet tieši tur. Nē, neņemiet neko. Pārējiet turp ar to. Pārējiet turp. Viņš ir virtuvē. Labi, pārējiet turp. Attālinieties no viņas. Attālinieties no viņa. Ejiet turp. Atvainojos. Viss kārtībā, vecīt. Atvainojos. Viss kārtībā. Palīdz man. Turies, palīdz man. Spiedus tā. Piedod. Spiedus tā. Necīt! Atvainojiet. Piedodiet. Es esmu stāvoklī! Nē, vecīt. Es teicu, tur piespiest. Labi, tad turies. 1026 klavera! Izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību. Šeit, apstājies. Vai viņš būs dzīvs? Kur tas palika? Labi, nu, man cauri. Vai viņš būs dzīvs? Amatpersonas ziņo, ka Jeremijs cieš no viena šāviena brūces vēderā. Asinis plūst no viņa vēdera. Katru sekundi ir svarīga. Hei, brāl, turpini palikt mierā. Jeremij, paliec pie samaņas. Jeremij. Es tevi noturēšu, brāli. Es tevi mīlu. Tu. Vai tev ir uzvilkti cimdi? Jā, Džesi. Re, tur tas ir. Es tevi mīlu. Attālinies. Viņš man teica nākt. Atkāpies. Es esmu stāvoklī. Nekusties. Nekusties, vecīt. Apgulies. Labi! Apstājies, kusties. Jeremij, paskaties uz mani. Es esmu tieši šeit, Jeremij. Es nevaru to dabūt. No Miorinis! No Miorinis! No Miorinis! No Miorinis! Jeremij, skaties. Es esmu tieši šeit, Jeremij. Mums ir ātrā palīdzība pie rabīna. Jeremij! Kur ir šaujam ierocis? Jeremij! Vai tā ir cauršaut brūce? Jā, cauršaut brūce, draugi. Apkāpies, kur ir? Palīdziet man! Tā ir haotiska aina. Jeremijs cīnās par savu dzīvību. Policistiem ir jānoskaidro, kas īsti notika. Notikuma vietā Heteres draugs atklāja, kas viņa prāt varētu būt izraisījis apšaudi. Tad es ienācu un mēs vienkārši pavadījām laiku. Satiku viņu šuni.
Viņš ienāca, gribēja iet prom. Viņš teica, man vajag ID vai kādu karti vai kaut ko tādu. Un, laikam, tas ir bērna tēvs. Kaut kas notika ar krāpšanos vai kaut ko tam līdzīgu. Tāpēc teicu, es jums došu brīdi, lai parunātos. Šī ir jūsu personīgā saruna. Izgāja pa durvīm. Viņa bija manā kompānijā, lai paņemtu kaut ko priekš manis. Tad viņš bija satraukts un radīja pārmaiņas. Nē, baterijas. Viņš lika pieskaries tam, un tad es dzirdu sprādzienu. Bet tas nebija šāviens no pistoles. Tas tā nebija, tas bija iekšā. Un tad viss, ko es dzirdu, ir, un viņš iziet ārā, nāk lejā pa kāpnēm, un tu redzi, kur lodi trāpīja. Un tas bija negadījums. Viņa teica, ka tas bija negadījums, jo viņa laikam mēģināja, lai es viņu atstāju mierā. Lai es viņu atstāju mierā, jo viņš jau iepriekš bija viņu sitis. Tā viņa saka. Tā viņa saka. Es nezinu. Es to nekad neesmu redzējis. Nē. Tas viss? Un tad viņi iznāk ārā. Tu vēlies. Atrastā dzīvnieku sarkņā. Es saprotu, jā, kungs. Jā. Kungs. Es vēl esmu šeit 3 minūtes. Tieši šeit augšā, kungs. Šajā pusē. Jā, kungs. Es nekad neesmu bijis iekšā. Es nekad neesmu bijis šādā situācijā. Šobrīd Hetere ir panikā. Nāc, iesim šeit. Es negribēju viņu nošaut. Nāc šurp. Man tik ļoti žēl. Es negribēju viņu nošaut. Apsēdies uz lieviņu. Es negribēju viņu nošaut. Hedera uzstāja, ka tas bija pilnīgs negadījums. Lai gan viņa apgalvo, ka tas nebija ar nodomu, policists tomēr bija spiests nolasīt Hederai viņas Mirandas tiesības. Jā, man āte tev to nolasīt. Tev ir tiesības klusēt. Viss, ko tu teiksi, var tikt izmantots pret tevi tiesā. Tev ir tiesības runāt ar advokātu un viņam būt klāt, kamēr tev iztaujā. Ja tu nevari atļauties nolīgt advokātu, tev tiks nodrošināts advokāts. Ja tu vēlies, tev tiks nozīmēts advokāts, kas tevi pārstāvēs pirms jebkādas iztaujāšanas, tu jebkurā brīdī vari izlemt izmantot šīs tiesības un atteikties atbildēt uz maniem jautājumiem vai sniegt jebkādus paskaidrojumus. Vai tu saproti katru no šīm tiesībām, ko es tev izskaidroju? Vai tu vēlies tagad ar mani runāt? Jā. Hetera izskaidro savu versiju par notikušo. Viņa saka, ka viņa un Džeremijs strīdējās jau kopš iepriekšējās dienas, tāpēc spriedze starp viņiem jau bija augsta. Hei, viņš pacēla rokas pret mani. Viņš teica, ka viņš man ienīst. Viņš teica, ka viņš man ir krāps. Labi. Tad es teicu, labi, es nekad vairs negribu tevi redzēt. Es viņu izlaidu ārā. Labi. Viņš dzīvo Smoky Road ielā, kas ir tepat augšā. Labi. Un tad viņš man šorīt piezvanīja, vienkārši lūdzot atbraukt, viņi paņemt un visu pārējo. Es teicu, nē. Es teicu, nerunā ar mani vairs, un es viņu nobloķēju. Labi. Tas baltais puisis tur, viņš ir tikai mans draugs. Viņš vienkārši atnāca šeit kaut ko salabot. Viņš ir apkopējis. Viņš pienāca pie mana atkritumu tvertnes, pie savas elektriskās atkritumu tvertnes. Tur vajadzēja kaut kādas baterijas vai ko tam līdzīgu, un es nezināju, kā to izdarīt. Tāpēc viņš vienkārši iegriezās, jo bija šajā apkārtnē, lai nomainītu baterijas atkritumu tvertnē. Un cilvēks, kas šeit dzīvo, drīz beigs darbu apmēram 8. Tas ir mans istabas biedrs. Hetera paskaidroja, ka šaušanas rītā viņa dzirdēja klauvējienu, un no tā brīža viss sāka eskalēties. Mans draugs turpat, viņš vienkārši atvēra durvis, nepaskatījās, kas tas ir, tad viņš ienāca, metās virsū man, un mājā ir ieroči aizsardzībai, un es vienkārši pavērsu ieroci pret viņu. Es nezināju, ka ierocis bija pielādēts, nezināju, ka patroni bija patronu telpā, neko no tā nezināju. Es negribēju nospiest sprūdu vai kaut ko tādu, nekas tam līdzīgs. Labi. Es tēmēju uz viņu un teicu, lai viņš iet prom. Labi. Jā, labi. Vai viņš izdzīvos? Vienkārši vai viņš būs dzīvs. Tas ir mana bērna tēvs. Tas ir mana bērniņa tēvs. Mans bērniņš vēl nav pat piedzimis. Viņš ir kārtībā. Ātrā palīdzība ir ceļā. Ugunsdzēsēji ir klāt. Viņi par viņu labi parūpēsies, labi? Man vajag, lai tu turpini ar mani runāt. Tātad viņš ienāk mājā. Šajā brīdī tu jau zināji, kas tas ir? Jā, tas ir mana bērna tēvs. Es viņu joprojām mīlu. Kur pistola atradās, kad tu to paņēmi? Tā bija guļamistabā. Labi, kāda veida pistola tā bija? 45. kalibra. Labi, 45. kalibra. Es daudz nezinu par ieročiem. Labi. Kam pieder šis ierocis? Tas pieder puisim, kurš šeit dzīvo. Labi. Cik ilgi šeit uzturies? Kopš apmēram marta beigām. Labi. Kur tu paņēmi ieroci? Es vienkārši biju guļamistabā uz viņa kumods. Uz viņa kumods? Labi. Vai viņš būs dzīvs? Jā, viņš ir kārtībā. Viņš ir kārtībā. Tu paņēmi ieroci, vai tā bija pistola, vai tā bija šautene? Vai tā bija? Tā ir pistola, jā. Labi, skaidrs.
Cik reizes jūs to izšāvāt? Vienu reizi, nejauši. Es pat negribēju to darīt. Es nezināju, ka tas bija pielādēts. Labi, jums bija pirksts uz... Es nezināju, ka tā bija. Es to vienkārši turēju, mēģinot viņu iebiedēt. Labi. Kad policists atnāca šurp, kur pistola palika? Kur tā ir? Tā ir tur, kur es to atstāju. Kur tā ir? Tā ir vai nu virtuvē uz grīdas, vai arī es nezinu. Es to nometu, tiklīdz tā izšāva. Es aizskrēju pie Džeremija un mēģināju viņam palīdzēt. Es domāju, ka viņš mirst. Viņš ir mans mīļotais. Viņš ir viņa tēvs. Es esmu stāvoklī. Viņš ir mana bērna tēvs. Es negribēju viņu nošaut. Viņš nevar, nu tā kā. 611,998. Kāds ir tavs vārds? Hetera Makola. Hetera Makola. Makola. Vai viņš mirs? Nu, viņš izskatās tā, ka viņš mirs. Viņš apsolīja. Bet vai tas ir solījums, ko Atēna policisti var izpildīt? Ir tik daudz jautājumu. Piemēram, kur ir ierocis, kas tika izmantots šaušanā? Kur jūs teicāt, ka bija šaujamierocis? Kur jūs teicāt, ka tas ir? Tas ir virtuvē. Virtuvē. Tiklīdz ieeja tur iekšā, tam vajadzētu būt tur uz grīdas vai kaut kur turpat. Kur viņš stāvēja, kad bija šaujamierocis? Viņš stāvēja tieši priekšā, tieši pie atkrituma tvertnes. Tieši tur, kur ieeja pa durvīm. Un es viņam vienkārši teicu, lai iet prom. Nē, neesmu. Džons bija pirmais, kas tur iegāja. Es viņam vienkārši teicu, lai iet prom. Hetere apgalvo, ka mājā, kurā viņa uzturas, ir vairāki ieroči aizsardzībai. Taču tas ierocis, kas ir šīs apšaudes centrā, joprojām nav atrasts. Es to vēl neesmu pārbaudījis. It kā šeit kaut kur ir ierocis. Es tūlīt pārbaudīšu telpu cilvēku drošībai, un tad redzēsim. Policijas iecirknis. Policija, ugunsdzēsēji, atsaucieties, ja esat šeit iekšā. Sarkādi policija, paziņojiet par sevi. Vecīt, es neticu, ka šo vietu tiešām renovēja. Šī vieta agrāk bruka kopā uz kādu. Konkrēta dzīvokļa. Ak jā, mēs šeit nācām visu laiku. Šeit viesistabā agrāk bija maukas krāsas. Uz šiem cilvēkiem vai uz kādu citu? Citu cilvēku. Es nekad iepriekš neesmu saticis šos cilvēkus. Policisti pārmeklē katru mājas istabu. Viņi beidzot atrod to, ko meklēja, un vēl vairāk. Te ir ierocis. Labi. Tagad palīdzēt centrs vai rietumiecirknis? Bārs apgabala policija. Tas ir kā 45. kalibra ierocis. Tas ir liels. Bise aiz durvīm. Ak, Dievs. Uz gultis ir redzams narkotiku lietošanas pēdas. Šī ir AR aptvere, es to pateikšu. Lodes un tādas lietas. Dažādi kalibri. Tas ir AK aptvere. Vēl viens veids, kas parādījās. Vēl viens šautien. Bāras apgabala policija. Vai šeit kāds ir? Atsaucieties. Nu, tas ir šķūņu tunels. Pārbaudi vēlreiz. Te ir vēl viens šauteni tieši šeit. Tās ir pilnībā pielādēts. Šajā brīdī Džeremijs jau ir steidzami nogādāts slimnīcā, un viņa stāvoklis nav skaidrs. Policistiem nav citas izvēles, kā aizturēt Heteriju Makolu. Lūdzu, piestāties, Miss Makola. Vai jūs runājāt ar liecinieku? Jā, es to vācu šo informāciju. Tad mūsu stāsts. Vienkārši nāciet šeit lejā, mēs nomainīsim roku dzelžus. Vai es varu dabūt kādus apavus? Jā, vienkārši nostājieties turpat, mēs par visu parūpēsimies. Tiem vajadzētu būt. Jā. Manā istabā ir iešļūcens, un tā ir mājas otrā galā. Kurā grūtniecības mēnesī jūs esat? 4 mēneši. Labi. Mēs paliksim roku dzelžus uz priekšu. Mēs tos nomainīsim, labi? Vienkārši savāc to. Mums ir... Jā. Jā, jo es to nedomāju darīt. Vienkārši tur ir rokas tieši priekšā.
Es šos dubultu nofiksēšu. Es tos nemetīšu, jā, es zinu. Es tikai cenšos tev palīdzēt, jo tās savilksies, ja nebūs dubultā aizslēgtas. Šobrīd Hītera varētu domāt par miljonu lietu, bet vienīgais, ko viņa lūdza arestējošajam policistam, bija kaut kas, kas palīdzētu nomierināties. Es zinu, ka tas droši vien ir pilnīgi traks lūgums, bet vai ir kaut mazākā iespēja, ka es varētu uzpīpēt savu veipu vai kaut ko tam līdzīgu? Jo man nepatika, ka man bija jāizlemj. Jā. Mēs to nevaram atļaut. Mēs nezinām, kas tur iekšā. Vai sigareti? Es zinu, kad esmu stāvoklī, bet, tā kā... It's a stressful situation. Šobrīd, es nevaru. Es šobrīd sevi ienīstu par dažām lietām. Es tik ļoti uztraucos. Vai viņš mirs? Es nedomāju, ka viņš mirs. Tu nedomā, ka viņš mirs? Cik liela, tavuprāt, ir iespēja, ka viņš nemirs? Es to nevaru novērtēt, bet, laikam man nav nekāda minējuma. Es vienkārši domāju, ka viņš tiks tam pāri. Labi. Tev par to jādomā pozitīvi. Vai tu to man vienkārši saki? Vai tev ir augsti? Mazliet. Vai tu to man tikai tā saki? Iesim līdz mašīnai. Vai tu man tikai tā saki, ka viņš nemirs tikai tāpēc, lai es nesāktu panikot un nesajuktu prātā? Es tā ticu. Es domāju, ka viņam viss būs kārtībā. Viņš tiks tam pāri. Lūdzu, nāciet šeit, šajā virzienā. Vai ar viņu viss būs kārtībā? Es nezinu, mīļā. Es ceru, ka būs. Tikmēr policisti joprojām nav spējuši atrast čaulu no šāviena, kas tika raidīts Džeremija virzienā. Kamēr viņa pavada uz policijas automašīnu, viņi uzstājīgi jautā, ko viņa ar to izdarīja. Kur tu šāvi, kad tu bija tādā veidā pie guļamistabas durvīm? Labi, mēs vienkārši meklējam lodi. Kur tā bija? Tas ir viss, ko mēs meklējam mājas iekšienē. Labi? Aprakstā tika prasīta piekrišana, jo mēs to pārbaudījām. Nē. Vai jums ir labi, ja mēs ieejam mājā un to meklējam un pārbaudam? Mēs meklējam, kad jūs šāvāt, ir tāda lieta kā čaula. Tas ir lodes ārpusē. Un kad jūs šaujat, tā izkrīt no pistoles. Tāpēc mēs to arī meklējam. Jā. Labi. Policisti turpina strādāt nozieguma vietā. Izmeklēšanas sākuma posmā nebija skaidrs, vai šis šaušanas incidents patiešām bija nelaimes gadījums vai kas cits. Hetera lūdz policistus parunāt ar viņas draugu, jo viņa saka, ka viņš var apstiprināt viņas stāstu. Un kas ir šis puisis? Nē. Tu pastāstīji citiem cilvēkiem, pastāst man. Viņš ir mans draugs. Labi. Viņš vienkārši parādījās šorīt. Jo es esmu strādājis ar viņu. Un viņš tieši gatavojās darbam. Un viņš tiešām to darīja. Tātad Marija šeit nedrīkstētu būt? Vai ir kāds rīkojums, ka viņš te nedrīkst būt? Piemēram, tiesas rīkojums. Nē, vienkārši īpašnieks teica, ka viņam nav atļauts šeit atgriezties. Vai viņš ir tālu no šejienes? Juridiski nē. Labi, tikai īpašnieks. Viņš teica... Es to nevēlos. Jā, viņš teica, ja viņš atkal būs šeit... labi, pēdējo reizi, kad viņš bija šeit, viņš atrada kaut kādu slēptuvi vai kaut ko tam līdzīgu. Un viņš teica, es negribu, lai viņš ir šeit. Viņš atnes narkotikas mūsu mājā. Tātad, lūk, ko mēs darīsim. Mums iespējams būs vēl daži jautājumi tev. Mēs tevi apsēdināsim mašīnā. Iespējams, mēs tevi drīz aizvedīsim uz policijas iecirkni, lai tevi nopratinātu detektīvs, lai mēs varētu pārliecināties, ka viss, kas šodien šeit notika, mums ir pilnīgi skaidrs. Un mēs dosimies, kā jau teicu, mums ir jānoskaidro katra detaļa par to, kas šeit notika. Labi, tāpēc mēs neuztraucies. Mēs arī ar viņu parunāsim. Mēs vēlamies iegūt, ņemot vērā situācijas nopietnību, ļoti precīzas liecības no visiem, vēl visu pārunāt ar detektīviem un tam līdzīgi, lai mums būtu pilnīgi skaidrs priekšstats par to, kas šodien šeit notika. Labi? Jo, kā jau saproti, Jā. Neatkarīgi no tā, vai tas bija nejauši vai nē. Tā ir nopietna situācija. Es zinu. Un es ienīstu sevi par to, jo es nevēlos, lai mans bērniņš piedzimtu bez tēva. Lūdzu, Miss Makola, nāciet šurp kopā ar mani. Ja jūs dabūjat kādus augļus vai kaut ko tam līdzīgu, vai mājā ir kādi... Man ir pikanta vistas sviestmaize. Bet tas derēs. Jā. Nospied rokturi kopā ar mani. Lūdzu. Jo, ja man viņa tā nav, uzmanies, tev aiz muguras. Speriet soli šajā virzienā. Mēs iesim pie šīs mašīnas, labi? Labi. Mēs dabūsim tavu sunu, neuztraucies. Tu iesi šajā manas mašīnas pusē, labi? Vai tev ir kaut kas pie sevis, kādi ieroči, narkotikas, adatas, naži, nekas? Labi, es vienkārši pārbaudīšu. Es tikko pamodās.
Pagriezies uz šo pusi. Jā, laikam pamodos, kad mans draugs atnāca šeit. Droši apsēdies šeit. Karma, vai ne? Karma. Jā, bet viņa nenāk, ka tu viņu sauc vārdā. Tāpēc es arī neliku viņai izkāpt. Viņa vienkārši nenāks. Izmeklēšanas sākumā policisti runāja ar Heteras draugu, kuru sauc par saimniecības darbinieku, bet viņš saka, ka viņu pazīst tikai apmēram pusotru nedēļu. Kur viņš ir? Viņa jau tur augšā ir ar roku dzelžiem. Policija no viņas ņem paskaidrojumu. Ak, šis ir viņas telefons? Viņa piezvanīja uz 911 un es tiešām tikko atnācu šeit. Vai jūs viņu pazināt? Es viņu satiku tikai apmēram pirms pusotras nedēļas. Vai jūs? Paliekat šeit augšā? Nē, kungs. Kungs? Nē, kungs. Nē, atvainojiet. Es atnācu ciemos. Es tikko aizvedu draugu uz Atlantu. Vai jūs bijāt šeit, kad tas notika? Jā, es biju šeit apmēram 3 minūtes un tas notika. Policisti vēlas, lai Hītere vēlreiz izstāsta, kas notika. Taču tagad Hīteres uzmanība šķiet vērsta uz viņas suni, kurš aizskrēja prom, kamēr policisti gāja iekšā un ārā no mājas. Vai ar viņu viss kārtībā? Vai viņa mājās? Jā, domāju, ka ar viņu viss ir kārtībā. Neesmu neko dzirdējis. Vai viņi viņa dabūja? Man šķiet, ka viņu dabūja. Paldies. Es nezinu. Hezerai vēl ir daudz, par ko jāatbild. Piemēram, ko policisti atrada gultā, kurā viņa gulēja pagājušajā naktī. Tātad nebija iesaistīts ne narkotikas, ne alkohols. Nē, es esmu stāvoklī. Es nedzeru. Kurā guļamistabā jūs uzturaties? Es uzturos šajā guļamistabā, šajā galā. Labi. Bet pagājušajā naktī, tā kā viņš strādāja maiņā, es aizmigu aizmugurējā guļamistabā. Jā, vienkārši tāpēc, kad es iegāju dušā un vienkārši, zini, apgūlos, es biju nogurusi, es nejūtos labi, es apgūlos tieši tur, labi. Kas notiek ar tām lietām uz gultas? Kas ir tās narkotika lietošanas piedarumi? Tas droši vien ir viņa vai Džeremija. Jo Džeremijas iemesls, viens no iemesliem, kāpēc Džeremijam nav atļauts šeit atrasties, ir tas, ka viņš atnesa šurp narkotiku lietošanas piedarumus. Man ir vēl viens mēģinājums. Labi. Cik ilgi viņš šeit bija, pirms jūs viņu nošāvāt? Sveiks, Džeremija! Jā. Viņš šeit bija iespējams kādas 5 minūtes. Pirms tu viņu nošāvi? Jā. Labi, tātad viņš bija iekšā. Un viņš iespējams bija šeit apmēram 10 minūtes. Labi, es viņam teicu, lai iet prom, iet prom, iet prom. 5 minūtes, Džeremija? Es nezinu precīzu laiku, apmēram droši vien kādas 3 līdz 5 minūtes. Tātad viņš klauvē pie durvīm? Viņš neklauvē. Viņš neklauvē. Nē, labi. Tātad. Kā viņš tiek iekšā? Es nezinu, es nevarēju pateikt, vai viņš viņu ielaida, vai arī viņš vienkārši ienāca pats. Man šķiet, ka viņš vienkārši ienāca pats. Labi. Bet viņš stāvēja pie durvīm, kad tas notika. Un viņš domāja, ka tas bija Džeremijs. Ja viņš bija tāds, kas notiek, cilvēki? Un tad, kad es ieraudzīju, kas tas bija, es nodomāju, tas nav. Es nodomāju, tas ir Džeremijs. Viņam tur nevajadzētu būt šeit, jo visu nakti, ne visu nakti, bet nakts laikā viņš man rakstīja īsziņu, zvanīja, sakot, lai viņu izsauc ārā. Es domāju, viņi var atbraukt man pakaļ. Bet pēdējā laikā es vienkārši jūtos tā, ka viņš man vienkārši izmanto. Heteras draugs, saimniecības darbinieks, teica policistam, ka Džeremijs meklēja kaut ko konkrētu. Šķiet, ka viņa šo detaļu apstiprina. Un viņš teica, dod man manas lietas. Viņš teica, man vajag manas lietas. Un es teicu, kādas lietas? Viņš teica, man vajag manu sociālās apdrošināšanas karti. Man vajag šo un to. Es pat nezinu, kā man vispār bija viņa sociālās apdrošināšanas karta. Viņš droši vien bija to ielicis manā somiņā vai kaut kā tā. Un tad tā bija man rokā. Un tad es teicu, izej ārā, un es tev to atdošu. Izej ārā, tev šeit nevajadzētu būt. Izej ārā, izej ārā, izej ārā. Es tikai turpināju viņam teikt, lai viņš iet ārā. Un viņš negribēja iet ārā, viņš tikai teica nē. Viņš turpināja mēģināt ar mani runāt. Un tad es domāju, ka pistola nav pielādēta.
Es nezināju, ka tā ir pielādēta vai kaut kas tāds. Un es tikai vienreiz esmu šāvusi. Es tikai vienreiz esmu šāvusi ar pistoli. Kādreiz uz mērķi. Es īsti daudz nezinu par ieročiem. Bet es baidījos, ka viņš man pieķers. Bet ar to, ko es saku, es neceļu apsūdzību. Es negribu viņam uzrādīt apsūdzības par vardarbību vai kaut ko tam līdzīgu. Viņš jau iepriekš ir cēlis roku pret mani. Un arī pirms dažiem mēnešiem mani vienkārši nolaupīja un ļoti smagi piekāva drūrosī. Es nezinu, vai tu par to esi dzirdējis. Tāpēc man ir PTSD no tā, ka saņemu video diagrammas un tam līdzīgas lietas. Tad es atcerējos, ka Blaiks man teica, ka ja kāds ienāk mājā, te ir šie ieroči. Tev vajadzētu justies droši. Es nezināju, vai tie ir pielādēti vai nē. Tad es aizgāju un paņēmu ieroci, un es to turēju vērstu pret zemi. Es teicu, ja tu aizies, es tev atdošu tavu sociālās apdrošināšanas karti. Es teicu, vai tu vari pateikt man viņas vārdu? Runājot par to meiteni, ar kuru viņš teica, ka mani piekrāpis. Un viņš teica, es sameloju. Es nemaz neesmu tevi piekrāpis. Es tikai mēģināju viņu sadusmot. Es teicu, nē, tev nevajadzēja to darīt man. Jo es izlasīju, piemēram, viņa Facebook profils bija blakus manējam. Un es paskatījos tajā, un tur bija ziņas starp viņu, kur viņš rakstīja, piemēram, es atnāktu, pārbrauktu, dada. Bet tas jau nav iemesls neviena nošaut. Es nekad nebūtu viņu šāvus. Pat, piemēram, par neko. Es viņu mīlu. Es tiešām tevi mīlu. Tas ir mana bērna. Es domāju, mana bērna tēvs. Mēs vienkārši bijām paņēmuši pauzi. Es viņu joprojām mīlu. Man joprojām kaut ko vajag. Es viņam tikai teicu, lai iet prom. Viņš negribēja iet prom. Un es sāku kliegt. Un laikam, kad es kliedzu, manas rokas, plaukstu gali bija pacelti. Un es pat nezināju, ka mans pirksts bija uz mēlītes. Un tas vienkārši izšāva. Un tas ir tā kā... Es biju šokā. Viņš teica, tu man iešāvi. Un es noliku ieroci un uzreiz pieskrēju pie viņu un teicu, piedod. Es negribēju tevi iešaut, es negribēju tevi nošaut. Un tad es sāku lūgties. Un mēģināju uzlikt spiedienu, jo filmās tā dara. Kur viņa teica, ka viņa bija? Viņa bija tieši šeit. Kur viens šī pistola ir, jo viņi to nometa? Viņi to tikko nometa, jā. Tā būtu trapījusi šeit. Iespējams, kaut kur tur ārā. Apskatīsimies arī šeit. Ak, re, tur tas ir. Jā. Hetera tika atvesta uz policijas iecirkni, lai viņa oficiāli nopratinātu. Bet viņas prāta priekšplānā ir tikai viens jautājums. Vai tu domā, ka ar viņu viss būs kārtībā? Es ceru, es nezinu. Vai tev kādreiz ir bijis? Like a shooting? Jā, tādā ziņā, tā kā, jā. Es domāju, tas policists teica, ka viņš jau iepriekš ir redzējis kaut ko tādu. Puisis tika nošauts mugurā un nomira. Sapratu, man nav ne jausmas. Tiek iesaistīti detektīvi, un Hetera pilnībā sadarbojas. Viņi lūdz viņai vēlreiz izstāstīt, kā pagāja rīts, un šoreiz kaut kas piesaista viņu uzmanību. Viena no lietām, par ko es runāju ar policistu, un viens no tiem policistiem, kas tur bija, viņam bija... Izskatījās, ka drošinātājs tika uzlikts pistolē pēc tam, kad tā bija uz grīdas. Vai jūs to izdarījāt? Netīru. Es nezinu, kur bija drošinātājs. Labi. Ar ieroci. Tu atceries, laikam mēs to sauksim pa gaili. Tas ir tas, kas atlec atpakaļ uz ieroču. Es nedomāju, ka viņam tāds bija. Labi. Redzi, es domāju, ka viņam bija. Jā. Vai arī tas jau bija atvilkts? Es to neatvilku. Skaidrs, tātad apmēram par to es arī runāju. Tā lieta pašā galā tā kā. Jā. Paskatīsimies. Vai viņš parasti glabā savus šaujamieročus pielādētus? Tu nezini. Es vienkārši nekad par to nedomāju. Es domāju, ka tas bija izkrauts. Labi. Es vienkārši parādu, šis ir tāda veida ierocis, kāds izskatījās šajā fotogrāfijā. Tu redzi šo mazo lietu šeit aizmugurē? Jā. Tas ir gails. Nē, es to neaiztiku, labi. Es to tur neredzēju. Es pat neatceros. Bet nē, es to nedarīju. Es to nepavilku atpakaļ, nē. Detektīvi cenšas noskaidrot, kāpēc Hetera vispār jutās, ka viņai vajadzīgs ierocis.
Atrodoties atpakaļ patruļmašīnā, viņa saka, ka tas bija, lai viņu iebiedētu. Viņa pat pieminēja, ka viņai ir PTSS no ar šo gadījumu nesaistītas iespējamas nolaupīšanas. Tomēr detektīvu klātbūtnē viņas stāsts ir ļoti neskaidrs un pretrunīgs. Tātad kāds bija tavs mērķis paņemt ieroci? Vai tas bija tāpēc, ka viņš tur bija, vai tāpēc, ka tu baidījies, ka viņš tev nodarīs pāri, vai arī tāpēc, ka tu gribēji, lai viņš iziet no mājas? Es negribēju ieroci, es vienkārši gribēju, lai viņš aiziet. Es gribēju, lai viņš aiziet. Es vienkārši mēģināju viņu iebiedēt, lai viņš aiziet, jo es zinu, ka viņš ir spītīgs un viņš neiet prom. Viņš padara situācijas sliktākas. Es baidījos, ka viņš varētu pacelt pret mani roku. Vai viņš izteica kādus graudus pacelt pret tevi roku vai kaut ko tam līdzīgu? Nē, viņš nekad to nesaka vārdos. Labi. Tas bija tikai, lai viņu iebiedētu, lai panāktu, ka viņš aiziet. Un viņš zina, ka es viņu nekad nešautu. Un es viņu nekad nešautu. It kā tas būtu negadījums. It kā. Es ienīstu savu telefonu. Viņa atzīst, ka nezināja, kā rīkoties ar ieroci, ar kuru tika nošauts Džeremijs. Taču, kamēr detektīvi vēl joprojām noskaidro, vai tas tiešām bija negadījums, viņiem ir nepieciešama nedaudz plašāka informācija par viņu attiecībām. No Heteras skatpunkta viņa bija nogurusi no Džeremija, pat ja viņa vēl joprojām gaidīja viņa bērnu un saka, ka joprojām viņu mīl. Es atbloķēju viņa numuru agrāk tajā dienā, un viņš man rakstīja īsziņas no sava numura. Un viņš teica, es nevaru atcerēties visu, ko viņš teica. Viņš teica, vai tu vari atbraukt man pakaļ? Viņš teica, atbraukt man pakaļ. Un man ir sajūta, ka viņš vienkārši izmanto mani. Parasti es esmu viegli ietekmējama. Es ļauju cilvēkiem man izmantot un darīt ar mani visu, ko viņi vēlas. Un tāpēc es vienmēr viņam saku, katru reizi, kad viņš prasa, es nāku viņam palīgā. Es nāku un dodu viņam naudu. Es viņu aizvedu ar mašīnu. Pērku jebkādu ēdienu, cigaretes. Aizvedu viņu uz DRC, un es vienkārši daru visu viņa labā. Un viņš man visu laiku noniecina. Viņš teica, ka tas viss sākās ar to, ka viņš pateica, ka tajā dienā man bija slikta karma. Un tas bija tas, kas man visvairāk sāpināja. Un es teicu, ja man ir slikta karma, tad kāpēc es daru visu, ko tu man lūdzi darīt? Un tad es vienkārši padevos. Es pārtraucu ar viņu runāt, es visu vakardienu ar viņu nerunāju. Izmeklētājiem ir jāapskata Heteras telefons, lai pārbaudītu visu, ko viņa saka. Viņa atzīst, ka tika pateiktas lietas, kas, atskatoties atpakaļ, varētu neizskatīties pārāk labi. Lieta tāda, ka mēs nevēlamies redzēt šīs īsziņas. Es domāju, ka policisti visticamāk savāca telefonu un visu pārējo. Jā, es tiešām pateicu dažas lietas, ko nebiju domājusi. Ak, piemēram, kādas lietas? Piemēram, nekad vairs ar mani nerunā. Labi. Jā, tādas lietas. Es nedomāju, ka tas ir kaut kas īpaši svarīgs. Bet es domāju, vai telefonam ir piekļuves kods. Un es to teicu. Es teicu, ka mana dzīve bija mazāk stresa pilna un labāka bez viņa tajā. Un tad tas izklausās diezgan slikti, ņemot vērā to, kas notika. Jā, bet es to nedomāju tā. Jā. To varētu uztvert tā, ka jau pirms visa šī tu vienkārši vairs negribēji būt ar viņu kopā. Jā. Zini jau, protams, ja tev nav kāds, kurš tevi apsūdz krāpšanā katru reizi, kad tu paskaties, viņi tevi sauc par sliktu karvu. Iespējams, tev ir labāka situācija. Jā, bet es to atsaucu. Es nezinu. Detektīvi tad skatās uz lietu no citas perspektīvas. Neizklausās, ka tas būtu iepriekš plānots. Vai viņa varēja izšaut pašaizsardzībā? Hīteri apgalvo, ka nezināja, uz ko Džeremijs ir spējīgs. Jo acīm redzam notika šaušanas incidents, tāpēc mēs vienkārši vēlamies iespējams noskaidrot iemeslu, kāpēc tas viss galu galā notika. Tātad, vai jūs domājat, ka tas bija negadījums, vai arī uzskatāt, ka tā bija pašaizsardzība? Tas bija negadījums. Labi.
Būtībā tie ir visi jautājumi, kas detektīviem šobrīd ir Heterai. Viņi atstāja viņu nopratināšanas telpā, lai pārbaudītu Džeremija stāvokli. Kad viņi atgriežas, Hetere raud. Izlietotās salvetes ir izkaisītas pa visu nopratināšanas telpu. Detektīviem viņai ir vēl daži jautājumi. Vai tu zināji, ka viņš nāks ciemos? Nē. Viņš to nemaz nezināja. Es zinu, ka tu teici, ka viņš tev rakstīja īsziņas. Vai tu atbildēji? Jā, es jums visām pateicu, ko es teicu. Vai tu nejauši runāji ar viņu pa telefonu ap 5 no rīta? Jā, mēs tikko runājām pa telefonu. Labi, vai tas bija pirms vai pēc tam, kad tu viņu nobloķēji? Tas bija pirms. Tad viņš atnāk un saka, hei, man vajag paņemt savu sociālās apdrošināšanas karti. Viņš atnāca pie durvīm un pamodināja mani. Tad es piecēlos, ielaidu viņu iekšā, mēs vienkārši, sveiki, kā iet, kā tev klājas. Viņš man stāstīja par šo trakoto nakti par kādu meiteni, kuru lika viņam braukāt apkārt pa visu pasauli un tā tālāk. Un tad viņš mēģināja kaut ko izmest miskastē, bet viņi to pamanīja. Jā. Viņiem vajadzēja baterijas un elšoto? Jā. Un tad es aizgāju pēc baterijām. Un kad es nācu atpakaļ ar baterijām, viens džeks stāvēja pie durvīm un teica, kas jauns cilvēks. Un es nezināju, ko viņš runā. Tad Džeremijs atvēra durvis un es jautāju, ko tu te dari? Un viņš atbildēja, man vajag savas lietas, atdod man manas lietas. Un es jautāju, par kādām lietām tu runā? Un viņš vienkārši teica, manu sociālās apdrošināšanas karti un vēl šo to. Tad es aizgāju un paņēmu viņa sociālās apdrošināšanas karti. Un es to turēju rokās un teicu, pagaidi. Bet tas nebija gluži šeit. Es teicu, pasaki man viņas vārdu. Vienkārši pasaki viņas vārdu. Un viņš tikai teica, es tev saku, nav nekāds vārds. Un tad es teicu, tad vienkārši ej prom, čali. Ej prom, čali. Un viņš aizgāja un teica, vienkārši atdod manas lietas, un es iešu prom. Un tad man šķiet, viņš teica, atdod manas lietas, un es iešu prom. Man šķiet, viņš vienkārši teica, vienkārši atdod manas lietas. Un tad es iegāju tur un paņēmu ieroci, vienkārši pazudu. Un tu vēl joprojām turēji tās lietas? Jā. Vai kurā brīdī tu viņam to iedari? Es tā nedomāju. Labi. Vai tas bija tāpēc, ka viņš to negribēja ņemt, vai arī viņš vienkārši nebija pietiekami tuvu? Viņš nebija pietiekami tuvu. Labi. Es gribēju, lai viņš vai nu pasaka man, vai nosauc vārdu. Vai arī, es nezinu. Tātad, vai tu domā, ja tu viņam būtu atdevis tās lietas, viņš būtu aizgājis? Nē. Tad viss mainās. Hetere saņem šokējošas ziņas. Redzi, labi. Diemžēl viņš ne. Izdzīvoja. Jā, ārsti izdarīja visu iespējamo. Ak, Dievs! Mans Dievs, ak, Dievs! Nē. Ak, mans Dievs! Jā, mēs vēl neesam dzirdējuši, ko tieši ārsts teica. Atvainojos, piedodiet. Un es domāju, ka tas ir... Ziniet, mēs neticam, ka jūs to izdarījāt. Atvainojiet. Ziniet? Apzināti vai kaut kā tam līdzīgi. Ak, mans Dievs. Ak, mans Dievs. Ak, mans Dievs. Es gribu iet, mammu. Nu, nedari tā. Piedod. Vai tu vēlies, lai mēs te dodam mazliet vietas, lai tu vari apdomāties? Man vajag savu sunu. Jā, es nezinu, vai viņi jau ir atraduši suni, bet es nezinu, ar ko sākt. Man viņa ir vajadzīga. Zinu, ko es pajautāšu tiem policistiem tur, vai viņi vismaz ir atraduši tavu suni, labi? Hedera zina, ka viņa dosies uz cietumu, bet detektīvs saka, ka viņa neapsūdz slepkavībā. Acīm redzot, ka kāds nonāk šādā situācijā, ir jāskatās, kāda likuma ir pārkāpta, bet es nedomāju, mēs tev neapsūdzēsim slepkavībā vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs visticamāk skatāmies uz kaut ko citu. Es domāju, ka viņš šobrīd ir slimnīcā, tāpēc mēs īsti nevarējām. Mēs to īsti nevaram nodrošināt. Es vienkārši gribu doties mājās.
Detektīvi šķiet tic Heteras stāstam, ka šaušana bija nelaimes gadījums. Viņa tiek apsūdzēta netīšā nonāvēšanā, par ko, ja tiks atzīta par vainīgu, joprojām var draudēt cietumsods. Mēs tagad tevi aizvedīsim, labi? Mēs dosimies uz cietumu, labi? Man vajag, lai tu piecelies, labi? Vienkārši piecelies, lūdzu. Mēs to nevaram izdarīt. Viņš ir slimnīcā, labi? Jā, kundze. Viņš ir miris, jā. Lūdzu, pieceļieties, Heder. Nāc. Lūdzu, pieceļieties. Vai mēs varam palīdzēt tev uzvilkt kurpes? Es tevi tik ļoti mīlu. Mazulīt, es tevi mīlu. Apskāviens. Tā kā Hītera ir 4. grūtniecības mēnesī, cietuma personāls vēlas pārliecināties, ka ar viņas mazuli viss ir kārtībā. Viņu aizved uz vietējo slimnīcu, lai saņemtu ārsta atzinumu. Tās ir tavas drēbes, vai ne? Jā, kundze. Labi. Ko es darīšu? Es noņemšu tev roku dzelžus, es ļaušu tev pārģērties, es aizvēršu šīs durvis, lai tev būtu nedaudz privātuma, jo vannas istabas durvīm man jāatstāja neliels spraudziens. Bet es ļaušu tev pārģērties tajās drēbēs, labi? Hetera tiek atvesta atpakaļ uz ieslodzījuma vietu. Papildus nonāvēšanai aiz neuzmanības viņa tiek apsūdzēta arī par neuzmanīgu apiešanos ar šaujamieroci, kas tika izmantots šaušanā. Viņa paliek cietumā apmēram 3 mēnešus, no 2024. gada 12. jūnija līdz 8. septembrim. Tad viņa tiek atbrīvota pret drošības naudu. Nedēļās un mēnešos pēc atbrīvošanas no Atēnu Klārkas apgabala cietuma Hetera Makola šķiet turpina savu dzīvi. Tiek ziņots, ka viņa pārceļas dzīvot pie saviem vecvecākiem. Saskaņā ar Facebook ierakstu 2024. gada 23. septembrī Hetera rīko bērnu gaidību ballīti. Un nākamajā mēnesī viņa dzemdē meitiņu, kurai nekad nebūs iespējas satikt savu tēvu. Kamēr Hetera gaida tiesu, viņa turpina dzīvot savu dzīvi. Viņa un viņas meita pavada savu pirmo Ziemassvētkus kopā. Pēc dažiem mēnešiem pirmās lieldienas un vēl viens pirmais notikums – kopīgs brauciens uz pludmali. Taču Heteras krimināllieta joprojām karājas pār viņas galvu. Tikmēr Heteras aizstāvs vienojas ar apgabala prokuroru par vienošanos par vainas atzīšanu. Līdz 2025. gada decembrim Hetera Makola piekrīt atzīt savu vainu izvirzītajās apsūdzībās. Pirms sprieduma pasludināšanas viņas ģimene raksta tiesai. Rokrakstā rakstītā vēstulē Heteras vecmāmiņa raksta, citēju: "Mēs viņu audzinājām saskaņā ar kristīgām vērtībām. Viņa pieļāva kļūdu un saistījās ar nepareizo vīrieti, par kuru domāja, ka viņš viņu mīl. Bet viņš bija garīgi nestabils un attiecību laikā pret viņu izturējās fiziski un emocionāli vardarbīgi. Mēs lūdzam, lai tiesa būtu labvēlīga pret viņu." Sieviete, kuras sevi dēvē par Heteras jauno mammu, nosauca viņu par ļoti jauku un nomocītu cilvēku. Vēstulē turpināts, ka viņa nekad nav vēlējusies nevienam nodarīt pāri. Viņa nav tāda cilvēka. Es viņu mīlu un lūdzu, lai viņiem būtu žēlsirdība pret viņu un dotu viņai iespēju audzināt to bērniņu. Tāpēc es jautāju, vai tiesa var dot viņai iespēju? Rietumu apgabala augstākās tiesas tiesnese Līza Lotte pasludina Hederas sodu. 10 gadi cietumā, bet ar nosacījumu. Pirmos 4 gadus viņa izcietīs ieslodzījumā. Atlikušie 6 gadi būs probācijas uzraudzībā. Viņai arī tiek ieskaitīts jau izciestais laiks. Hedera Makola izcieš savu sodu Makrē sieviešu iestādē, Džordžijas labošanas iestāžu departamentā. Viņas atbrīvošanas datums ir paredzēts 2029. gada septembrī. Kas attiecas uz Hederas un Džeremija meitu, šķiet, ka viņa atrodas Hederas vecāku aprūpē. Paldies, ka klausījāties šo epizodi. Es esmu Elzbeta Milnere, un mēs tiksimies šeit atkal nākamnedēļ ar vēl vienu noziedznieci.